kā lai saka, tas budžets, ko mēs piedāvāsim, tas būs mūsu valdības, tātad manas vadītās valdības budžets. Nu, tur mums tomēr visiem būtu jāpiekrīt. Un es esmu, protams, ļoti daudzos gadījumos gatavs iet uz zināmu kompromisu. Es arī to sagaidu no saviem partneriem, bet ir zināmi principi, kurus es domāju, ka tas vienkārši būtu godprātīgi pret mūsu valsts iedzīvotājiem un nodokļu maksātājiem. Elementāri vienoties. Neraustīsim nodokļus. To mainīsim plānveidā uz 21. gadu un tiksim galā ar tiem naudas līdzekļiem, kas ir gala beigās. Nav runa par to, ka trūkst naudas. Nauda ir tik daudz, kā nekad nav bijusi. Ļoti daudz naudas. Un tikai apetīti ir lielāka nekā pieejamie līdzekļi. Un ja mēs padomājam, ko mūsu priekšteči ir darījuši laikos, kad tiešām bija tikai griešanas, nu, samazināt, tagad mēs augam. Bet daži grib it kā augt ātrāk, vēl ar papildus nodokļiem. Es nedomāju, ka tas ir pareizais virziens.